Pastīsimies, kāpēc šī saime ir gājusi bojā. Tā. Nu, ko mēs redzam? Medus ir, smags kārtīgs rāmis. Tie visi. Vai šit laikam jāliek. Krāmri čupīja. Medus ir. Te būs ļoti interesanti. Arī redzam pilnu skaistu rāmu. Bez cauri pēdām. Viss tā kā vajag izgatavs ziemai. Jā, redzam, nav nekas neņemts, nedarīts. Nākošais. Arī divās rāmis. Nekas nav no viņa paņemts. Pilns ar medu. Smags. Šis tāds pats. Redzam, divas bitītes bija uz vienu. Šeit bērnie peri. Nu, vecie, kas viņos iekšā, ja kaut kas sadalījies. Tā, nākošo bites. Šāda sauriņa. Salīdušas iekšā šūnās. Šitādi sauriņi bišu. Protams, caurreiz pēdas, kā vienmēr, kad saime iet bojā. Es tā saprotu. Aptīrīsimies. Šeit, kur dzīvojušas, viss tā kā ir izēsts. Un ar to ar visi beidzies salīdušas tukšajās šūnās un nobeigušās. Liekam atkal te. Nākošais rāmis. Smags. Redzam, šeit ir iekšā sīrups. Noķēzīts. Aptīramies. Aptīramies bišķi. Reku, te kaut kas te dzīvojas šitādā vietiņā. Viņš šeit ir atnācis, tālāk nobeidzies. Otrā pusē redzam bites salīdušas šūniņās šeit. Un viss nobeigušās. Ja? Medus pilns, bet uz medu saime nav gājusi. Nu kā saime? Tūlīt parādīsim, kas no tās saimes ir atlicis. Smags rāmis. Nedaudz bijis apdzīvots. Tur mēs pēc caurreiz pēdām redzam. Aptīramies. Tās masas notīram nost. Vai tīrāks. Tā. Te. Redzam, viss pilns ar sīrupu. Šeit tieši tas pats. Kāda mums pagājušajā bija krāsa, ieceries? Mātei. Tā. Ak tā, šitā nav pagājušā gada. Redzam, pilnīgi pilns smags barības rāmis var likt kādai saimai iekšā. Un šeit pēdējais. Uz viņa dažas bites kritušas. Un pastamies, kas no saimes ir palicis šī nomāta, ne? Kas no saimes ir? Nu, faktiski nekas nav. Ko mēs varam secināt? Visdrīzāk šī saime ir
novembrī aizbēgus prom no manis. Šito visdrīzākais. Kāpēc? Vai nu varatoze, vai nu kas, nu redzam, ja nu pilnīgi nav bišu. Dažas bites, tas 100 bites varbūt ir. Jā, šādi čupiņi, bet tā nebija. Rudenī tā noteikti nebija.